Labvakar! Mani sauc Ieva, esmu iespējamās misijas 5. iesaukuma dalībniece. Šodien jau ir 10. diena, un šodien ir bijusi ļoti jauka diena, jo personīgi no pašas pieredzes sajūtu to, ka krītu kaut kur iekšā aizā. Un tā nav pirmā diena, kad iekrīt viņā nezināšanas aizā, un tā arī nav pirmā diena jau, kad sanāk izrauties no tās aizas. Un laikam jau tas ir tas patīkamākais, ka vienu dienu tu nesaproti vairs, ko tu zini, bet nākamā tu to visu sakārto pa plauktiņiem. Un to uzskatu par lielāko iegūmu, kad pat tad, kad tev liekas, ka ir traki, kāpēc esmu šeit un ka gribas mukt prom, bet īstenībā jau negribās. Nāks tikai piesaisties, mazliet sakārtot domas, un tad saproti, ka tas ir tā vērts. Un gribētu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kurus esmu šeit satikusi, ar kuriem esmu sadraudzējusies un ar kuriem dzīvoju vienā istabiņā. Nekas jau nenotiek tāpat. Satīc īstos cilvēkus un īstajā laikā un vietā. Un, nav jau tādas formulas, kas pateiktu, kāpēc ir jānāk uz iespējamo misiju. Vienkārši jāsajūt, vai tu gribi pamēģināt, vai tu negribi. Un, ja tu gribi, tad tās aizes, tās nezināšanas aizes noteikti neliksies tik dziļas, un sanāks viņas aizpildīt.